ietekmēs sestdienas vēlēšanu iznākumu, partiju programmas, plakāti uz ielām? Iespējams, taču izrādās, šajā cīņā iejauksies vēl viens spēlētājs – Pilnmēnesis. Pilnmēnesis šoreiz ir tādās zīmēs, kas no pieredzes var teikt, ka cilvēki nezina, viņi meklē, viņi šaubās, viņi salīdzina. Ja jau Pilnmēnesis, tad neiztikt bez īpašiem spēkiem. Tāpēc Tautas balss piedāvā Rīgas mēra amata kandidātu mistisko top 5. Ko par politiķu iespējām saka kārtas un visuma spēki? 5. vieta. 5. vietā jaunizcepts politiķis Aleksejs Loskotovs, kuru Tautas balss eksperti redz citā amploā. Я бы на его месте, может быть, даже в политику бы не лезла. Может быть, он как человек хорош, да? Но как политик при этой карте он слабоват. Воспитанный, интеллигентный, внутренне интеллигентный, да? Kresla mēra он не получит. 4. vieta. Cilvēks, kurš jau reiz turējis Rīgas atslēgas, Andris Ārgalis. Очень сильная волевая личность. Как политик вообще, я не знаю, понимаете, здесь вообще выложилась хороший интриган. Politiķim ļoti noderīga īpašība, un tomēr kārtis saka vēl ko. Но в этот раз как бы там урожай они свой собрали, как политики. Мэром он не будет тоже. Может быть, будет каким-нибудь советником или еще что-то. 3. vieta. Trešais cerīgākais kandidāts ir bijušais aizsardzības ministrs un vīrs ar stāju Ģirds Valdis Kristovskis. 20% у него есть на выигрыш, но мэром он не будет. В этот период я не вижу его мэром Риги. 2. vietā cilvēks, kuram ir savi trumpji. Молодой, симпатичный, светлый, глубоко думающий, вперед, энергичный. Через какое-то время, да, он станет очень много делать на благо человека. Darīs, sasniegs, būs. Tieši tā eksperti raksturo jauno un daudzsološo Nilu Ušakovu. Конечно, он еще овечка. Я его не вижу мэром Риги в данный момент. Мэром будет другой мужчина. Arī mūsu eksperti lasa avīzes un skatās ziņas, tāpēc spriediet paši, cik daudz viņiem priekšā čukst iekšējā balss un cik daudz veselais saprāts, jo par topa līderi divu domu nav. Самая обыкновенная внешность, но необыкновенный размах души. И вокруг него, да, очень большое пространство. Посмотрите, как карты разложились, да? Конечно, здесь опять же, вот как и интриганство вышло, да? Я просто вижу его победителем. То есть одна из фигур, которая должна победить. Tātad 1. vietā Ainārs Šlesers, kuram ir vislielākās izredzes ieņemt Jāņa Birka krēslu. Вот здесь 90% карты выдали. Nav izskaidrojuma, kāpēc Šleseram apkārt kūsā dzīve un viņa rīkojumus pilda gan tie, kuri viņam tic, gan tie, kuriem viņš neīpaši patīk. Все, что будет в его подчинении, да, оно все станет процветать. И все станет происходить непроизвольно. Bet vēlēšanu dienā gan ir jāpiepūlas, un kas zina, varbūt kādam uzsmaidīs negaidīta laime. Kaut kurā pusdienas laiku viena astroloģiska pārmaiņa notiek, kas pozitīvi iespaidos vēlmi balsot par smukiem cilvēkiem. Izredzes pēkšņi parādīsies tiem, kas ir smukāki vai smukākas. Tad, mīļie kandidāti, sestdien pirms izaiet no mājas, kārtīgi sapucējieties. Ilva Everta, Renārs Muskars, Andris Damburs, Tautas balss.